Man ir tas raidījums Noliktavu kari, kur izsolē tiek pārdotas aizmirstās noliktavas. Es prasīju Noliktavu viens, vai viņam arī ir aizmirstas noliktavas. Viņi teica, ka nē, tā īsti vēl pagaidām nav gadījies. Vai kāds mājās? Šeit pagaidām ir tukšs. Te varētu ielikt ričuku, slēpes, ķiveres, viss, kas attiecās uz ziemas sporta veidiem, dokumenti, visādas mapas. Jo šeit ir ventilācija un ar mitrumu vajadzētu būt visam kārtībā. Šeit var uzlikt gan šeit aizslēgt cieti, gan šeit uzlikt atslēgu, gan šeit vēl vienu. Kā teorētiski tur iekšā tik nemaz nevar. Un forši ir tas, ka jebkurā laikā var piekļūt savai noliktavai. Šeit ir arī dzīvā apsardze. Mēs viņu šodien satikām smukā uz valciņā Mābaltā. Un ja ir tā, ka zem gultas vairs nav vietas, virs skapja vairs nav vietas, un viss stūri arī ir aizņemts, tad var izīrēt šādu te boksu. Noliktava viens var palīdzēt arī visu atvest. Nav pašam jādomā par transportu, ir kaut kādas lielākas lietas, tad var pazvanīt viņiem teikt, man ir divāniņš, man vajag atvest, vai man ir ziemas riepas, vai varat aizvest. Šīm te boksiem ir dažādi izmēri, ir arī pavisam nelieli, sākot no 19 eiro, un var īrēt, man liekas, arī visu konteineru, kurā tiešām var iedzīt mašīnu, salikt visas savas tehniskās lietas. Es domāju, ka varētu arī turpat paskrūvēt. Čik, čik.